Aizvadītās nedēļas nogalēs sporta centra Zemgale pagalmā no automašīnām neviens necēla ārā milzu somas un hokeja nūjas. Sportistus bija nomainījuši turisti, kuriem ne agrā celšanās brīvdienā, ne attālums nebija šķērslis, lai dotos aplūkot Zemgales kultūra vēstures mantojumu. Saņēmuši ceļvežus, kuros atrodamas nevien kartes, bet arī leģendas, pēc kurām jāatrod kontrolpunktu, komandas devās uz startu. Katrai savs nosaukums un ideja, kā to attaisnot. Mēs esam komanda Baltās ūsas. Baltās ūsas, un tāpēc mums šeit simbols ir, var sakot, ūsas, var sakot, mati bišķiņās, ja neesam paspējuši viņus nogriezt, var sakot, un šodien mēģināsim visas balvas dabūt. Vai jūs vispār esat tādi aktīvi ceļotāji? Jā, mums patīk ceļot. Un jāsaka tā, ka mēs dzīvojam Mārupē, un mums Mārupē arī notiek šādi, kaut kas līdzīgs rallijs mums notiek, ka mēs parasti piedalāmies. Bet kas tad ir tas galvenais, tas rallijs, tās pilis, tas noslēguma pasākums? Nē, es teikšu tā, viss kopā, viss ir kopā, un tas pasākums, meklēšana, skriešana, kaut kāda, nesaprašanās, var sakot, tas viss kopumā ir baigi labi. Esam tak latvieši, tas ir tagad aktuālā tēma. Mēs gribam parādīt, ka mēs esam tiešām latvieši. Un kā tad jūs nosaucat savu latvisko komandu? Mēs esam tautieši. Bet vai jūs esiet jau bijuši visās tajās vietās, kas tādā garajā maršrutā ir ierakstīts, ja tas kaut kas būs pirmoreiz kādam? Es domāju, ka mums daudziem tās būs vietas arī dažas, kas pirmoreiz apceļosim. Jā, arī mums, diemžēl. Lai gan nedzīvojam tālu no visām tām vietām, bet Vai tad šorīt brīvdienā nenāca miedziņš, vai tad negribējās teikt mammai, liec man mieru, es gribu gulēt? Nāca miegs. Bet tomēr cēlies augšā? Jā. Un ko tu ceri šodien ieraudzīt? Ko tu gaidi visvairāk? Nezinu. Kas tev patīk? Jaunus draugus. Lai dotos pa pēdām Zemgales muižkungiem, vispirms jānoskaidro, vai arī mūsdienās vēl sastopams īsts princeses. Atradu. Ir? Jā! Tev baigais zirnis. Ir šita, vai ne? Tas ir kartupels. Baigais zirnis. Nākamais pārbaudījums liek pamosties visiem. Lai iekarot Jelgavas torņa virsotnes, kājām jāuzkāpj uz 9. stāvu, pa ceļam vēl saskaitot pakāpienus. Es teiktu, ka arī knapi uzkāp. Pēc tam aizmirst, ka jāskaita kāpnes. Tad kāpat vēlreiz? Laikam tā būs jādara. Vai pirmie uzdevumi, pirmie divi, laikam, kontrolpunkti sanāk šajā brīdī, vai tas šķiet, ka iesākums ir dienai grūts, ja viegls? Iesākums ir fantastisks. Saulvāra, super. Tas pirmo reizi šeit esmu. Fantastiska vieta, tā kā Parīzē. Kad atrast arī pareizā glezna un no skatu torņa saskatīts Jelgavas ievērojamākās vietas, atliek vien saņemt Karaļnam piešķirtos punktus un zīmodziņu, lai dotos tālāk. Mēs esam i turisti, i sportistu komanda. Motobraucēji mēs esam vispār. Jau jūs tā drūdīt? Bišķiņā. Savā ziņā vairāk braukt nekā skriet, iet pa trepēm, bet arī gadās arī tā. Pārsvarā uz riteņiem. Vairāk nekā apmēram 450 km esot viss tas maršruts, tā teica organizatori. Cik daudz tad šodien plānojat norulēt? Cik iespējams? Pilnīgi iespējams, ka visi nobrauksim. Kas tas ir? 450 km. Bākas pilnas. Visi līdz, esam gatavi pārstāvēt Mārupi. Jā, viss Mārupi rulē. Dažādi atraktīvi un izzinoši uzdevumi turisma rallija dalībniekus sagaida ikvienā no 38 kontrolpunktiem, kas izvietot turisma objektos 8 novados. Mūsu uzskats ir laikam tas, ka vairāk tomēr vajadzētu celt gaisā kultūra vēsturisko mantojumu. Jo tas ir tas svarīgākais moments, kur šobrīd nav pielikts 100 punktu. Ne no vadības pieņemsim pusi tā, lai visas pieņemsim šī gadījumā muižas atjaunot, jo ļoti daudz muižas un pils ir bēdīgā stāvoklī. Un tie var skaitās kā kultūra vēsturiskie objekti. Šo piļu pārbaudītājiem tie uzskati ir ļoti dažādi. Viens saka, jā, vajag visu mūsdienīgu atraktīvu tehnoloģijas un pasākumus jancīgus. Otrs saka, manā pilī nekāda tingeļtangeļa nebūs. Tā varētu būt, jā, daudz tā arī saka, ka, mūsdienīgi viņu negrib, bet, vadoties pēc mūsu tautas, kas ir rallija dalībnieki, viņi tomēr grib gan. Tā kā to apvienot noteikti var.
Viens no neparastākajiem uzdevumiem sagaida Durbes pilī, kur turistiem jāatrod vieta, kur pagājušā gadsimta 50. gados atradies piemineklis, kuru nav redzējis neviens muižkungs. Vai tas bija pārsteigums, kad tieši Ļeņina skulptūra varētu? Nu jā, un vēl šādā te kompozīcijā abi divi draudzīgi uz vienu soliņa, jā, tiešām pārsteigums. Vai šāds pasākums, šāds rallijas, vai tas vedina kaut kur atgriezties citā reizē bez steigas un bez zīmodziņiem un nenoskrienot 100 kilometru? Nu noteikti, jo tagad jau ir tā, kad ir tas sacensības gars, un tagad mēs arī bijām Džulkstas tajā pasaku namiņā. Bērnam sakam, ātri nošļūts, paskatāmies un ejam tālāk, jo gribas aizbraukt vēl un redzēt, daudz ko, protams, bet tas ir veids, kā atkal tu to vietu atceries un zini, un arī kaut vai garām braucot, un ja ir vairāk laika, tad tu vari iebraukt un pavadīt laiku, tiešām izbaudot to vietu. Tikpat atraktīvi kā no rīta pavadījuši vakarpusē, muižkungs ar prēlinēm sagaida turists Jaunmoku pilī. Jūs esat pirmā dalībniece. Kur pārējie? Tie pēdējie būs tie pirmie, un tie pirmie būs tie pēdējie. No kurienes tad mazākais rallija dalībnieks ir vispār? No Tukuma. No Tukuma, jā. Un cik tad liels? 8 mēneši. Kā tad izdomājāt, ka tik mazam, bet ir jāiepazīst tās dzimtās āras? Tāpēc, ka man šķiet, ka tas ir ļoti labs ģimenisks pasākums, kā visiem kopā pavadīt laiku, dienu. Un es esmu ļoti apmierināta, man ļoti patika. Cik kontrolpunktus izbraucāt? Mums uzstādījums bija apceļot tieši tā dzimtās āres, tāpēc mēs vairāk tā kā to Tukuma pusi un starta vietu Jelgavu izbraukājām, tā kā mums te šādi tādi punktiņi ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kontrolpunktu laikam mums ir. Tas 3. daļa? Jā, 3. daļa, bet mums vēl visi priekšā, mums vēl jāaug, un tad jau mūsu pirmā reize un pirmais rallijs. Tad būs vairāk? Tad būs vairāk. Viena aiz otras finišē visas 123 ekipāžas. Daži nobrauc teju vai visu ap 400 km garo maršrutu, cits apceļojas vien tuvāko apkārtni, bet baudot gardo zupu ceļotāji bilst vien gandarījumu vārdus. Kāds tad bija pats ceļojums? Jautrs. Jā, ļoti jautrs, daudz jaunu vietu redzējām. Interesanti, ka nekad nebijām bijuši, tā teikt. Forši izpētīt Latviju praktiski sanāk tā, jā. Cik tad kontrolpunktu pietrūka, lai būtu visi? Daudz. Daudz, diezgan daudz. Mēs attaisnojām savu komandas nosaukumu vienkārši. Un kāds tas bija? Palīgā, kur es esmu? Mēs maldījāmies visur, kur vien varēja maldīties, visur mēs arī nomaldījāmies. Man tā pa taisno mēs tā īsti laikam nekur arī neaizbraucām. Mēs visur. Mums ir ļoti veiksmīgs. Bet vai vēl vienreiz gribēsiet maldīties par Zemgales līdzinumiem? Kaut vai rīt. Kaut vai rīt. Mierīgi, rītīgi forši. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.